Ja jūs brīnāties, vai XTB vai Freedom23 ir labākā izvēle, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus brokerus un palīdzēšu jums izlemt, kurš varētu jums labāk atbilst. Un ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Vispirms drošība. XTB ir iekļauts Varšavas fondu biržā un regulēts galveno iestāžu, piemēram, FSE, FCA un SISEC uzraudzībā. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un fakts, ka XTB ir publisks uzņēmums, pievieno vēl viena caurspīdīguma slāni. Freedom24 no otras puses ir Freedom Holding Corp daļa, Nasdaq sarakstā iekļauta uzņēmums. To regulē ES pēc SISEC noteikumiem, un tas darbojas saskaņā ar MiFID II noteikumiem, kas nozīmē stingru investoru aizsardzību. Klienta līdzekļi arī tiek glabāti atsevišķos kontos, un kā publiski tirgots uzņēmums, Freedom24 publicē detalizētas finanšu pārskatus. Tātad drošības ziņā abi brokeri ir ļoti caurspīdīgi un labi regulēti ar papildu komfortu, ka tie ir publiski kotēti. Tagad paskatīsimies uz tirdzniecības platformām. XTB piedāvā pārlūkprogrammas bāzētu platformu, kā arī mobilo lietotni Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un nodrošina piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģijas veidošanai. Lai atvērtu pozīciju, vienkārši izvēlieties aktīvu, ar peles labo bogu noklikšķiniet un izvēlieties jauns pasūtījums. Jūs saimsiet vienkāršu pasūtījuma logu, kurā varēsiet iestatīt tirdzniecības apjomu, maržu, peļņas mērķi un zaudējumu ierobežojumu. Freedom24. Pretēji tam tas vairāk koncentrējas uz ilgtermiņa ieguldījumiem. Tā tīmekļa un mobilā platforma ir izstrādāta akciju, ETF un obligāciju pirkšanai un turēšanai. Saskarne ir vienkārša un draudzīga iesācējiem, taču tajā nav pieejami uzlaboti tehniskie rīki kā XTB. Unikālais Freedom24 izcelšanās punkts ir piekļuve IPO tirgiem ASV un Eiropā, ko lielākā daļa starpnieku nepiedāvā mazajiem investoriem. Tātad, kas ir labāks? Ja vēlaties aktīvi tirgot un analizēt diagrammas, XTB ir stiprāks. Bet ja jūs vairāk interesē ieguldījumi IPO un ilgtermiņa pozīcijas, Freedom20 ir piemērotāka izvēle. Nākamais runāsim par noguldījumiem un izņemšanām. XTB jūs vienkārši pārslēdzaties uz savu reālo kontu un noklikšķiniet uz oranžās pogas apakšējā kreisajā stūrī. Jūs varat iemaksāt ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem atkarībā no jūsu valsts. Oficiālais minimālais depozīts nav, bet reāli ieteiktu sākt ar vismaz 200 USD. Freedom24 depozīti ir pieejami caur bankas pārskaitījumu un karti. Minimālais depozīts ir arī zems, apmēram 10 eiro. Izņemšana tiek apstrādāta uz jūsu bankas kontu vai karti, taču tā var aizņemt 1 līdz 3 darba dienas. XTB šeit ir priekšrocība, jo tas ļauj atvērt kontu vairākās valūtās. Tas nozīmē, ka jūs ietaupāt uz konversijas maksu. Es novedu pie maksu. XTB ir viens no lētākajiem startniekiem tirgū. Spreads uz eiro USD sākas no 0,1 punktiem, vidēji ap 0,8. Akcijas un ETF ir komisijas brīles līdz 100 000 eiro mēnesī, un virs tā jūs maksājat tikai 0,2%. Valūtas konversija ir 0,5% un nav izņemšanas maksu. Freedom21 maksā apmēram 2 eiro par darījumu plus 0,02 $US par akciju, iegādājoties ASV akcijas, un apmēram 0,12% par S akcijām. Turklāt ir arī uzglabāšanas maksa 0,5% gadā par līdzekļu turēšanu jūsu kontā. Lai gan tas nav lētākais brokeris, jūs maksājat par piekļuvi IPO un globālajiem tirgiem. XTB ir labāka izvēle, ja vēlaties zemes izmaksas, aktīvu tirdzniecību ar jaudīgiem rīkiem. Freedom24 no otras puses ir ideāli ilgtermiņa investoriem, kuri vēlas pirkt akcijas, ETF un pat piekļūt IPO. Mūsuprāt, XTB ir labākais tirgotājiem, kamēr Freedom20 ir izcilāks investoriem. Aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem brokeriem, tāpēc pārbaudiet tos, ja esat gatavs sākt. Ja šis video jums bija noderīgs, neaizmirstiet atstāt patīkamo vērtējumu un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda satura. Paldies par skatīšanos!